Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi ir augšām cēlies. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlstības rītu, ko Tu mums esi dāvājis. Paldies mums, ka Tava balss aizvien skan un aicina. Paldies mums, ka mēs varam tai sekot, uz to paļauties, pie Tevis pietverties, pieķerties. Un šodien, kungs, mēs nākam, lai noliktu atkal savas dzīves pie Tavām kājām. Kungs, uzlūko mūs katru savā vietā un šajā augšām celšanās svētku rītā. Kungs, palīdz, kad arī mūsu sirdīs katram vienam Kristus augšām ceļās jaunam spēkam, jaunam ticības stiprinājumam, ejot kopā ar Tevi, kungs. Svētī kalpotājs, kas šodien kalpo, svētī katru, kas ar pazemīgu sirdi Tevi meklē šajā vietā, un arī daudzās citās šodien, šeit Latvijā un citur. Pateicamies, Tēvs, ka pie Tevis ir patiesas prieks, pie Tevis ir patiesas miers, un pie Tevis ir arī dzīvība. Mēs ieliekam sevi Tavās rokās, svētī, ko nesam Tavā priekšā, lūdzam Tavu žēlastību Kristus vārdā. Amen. Kopīgi dziedāsim 205. dziesmu Klints kapā. Gulbē, Klints kapā, 205.
ir līdzi Bībeles, tad šajā brīdī varam atvērt savas Bībeles vaļā un lasīsim kopā no Jesajas grāmatas 53. nodaļas, sākot ar 4. pantu. Jesajas 53, sākot ar 4. līdz 7. pants. Taču viņš nesa mūsu sārgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet savu ceļu, bet viņam Kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā alvs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Un tad tie, kas sako līdzi, turpināsim ar 10. pantu. Jā, Kungam patiks viņu satriekt ar sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas tam Kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūs ar savu atziņu, viņš būs sāts. Taisnībā taisnots, mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam par daļu pie varenajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu, jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojis un ticis pieskaitīts pārkāpējiem, kaut nesis daudzu grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Amen. Sēdieties.
nākamā rakstu vieta, kuru lasīsim un vēlāk arī par to pārdomāsim šos vārdus. Mēs kopīgi lasīsim no Mateja 28. nodaļas no 1. panta līdz 10. Šis augšām celšanās stāsts, kas mums visiem tik labi jau ir zināms. Pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot. Un redzi, notika liela zemestrīce. Un kunga eņģelis nonāca no debesīm, pienācis, novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes: Nebīsties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Tad tās teikšas devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēstu viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus sacīdams: Esiet sveicinātas! Viņas pienāca klāt, apkampa viņa kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja: Nebīsties! Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju. Tur tie mani redzēs. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mazie bērni jau nepacietībā kņosās un bija priecīgi dzirdēt, viņi beidza to dziesmu. Viņi, tāpat kā tās sievas, tai rītā nepacietībā dodās uz kapu, lai redzētu, kas tur ir noticis. Tādēļ šajā brīdī aicināsim svētdienas skolotājus un aicināsim bērnus šeit priekšā un ar lūkšanām pavadīsim, lai var doties un mācīties šo prieka vēsti paši un tad to nest citiem saviem draugiem. Nolieksim galvas, pielūksim Dievu. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, ka Tu pulcini bērnus pie sevis un aicini un liec viņu sirsniņās bērnišķu, vienkāršu ticību un paļāvību uz Tevi. Kungs, lūdzām svētī viņus, ka var viņi piedzīvot šo augšām celšanos prieku šajā dienā caur mācību, ko saņems, caur rotaļām, ar kurām rotaļāsies. Kungs, palīdz viņiem pieaugt viņu prātā un atziņā un ticībā un sargā, ka viņi nevienā brīdī savā dzīvē nesāktu domāt, ka var savus ceļus staigāt bez Tevis. Kungs, sargā viņus no ļauna un svētī arī to kalpošanas darbu, ko dara skolotājs. Svētī, stiprini viņus, dāvā gudrību un mīlestību uz Tevi un uz bērniem. Jēzus Tavā vārdā lūdzam. Amen. Amen.
kopīgi dziedāsim 239. dziesmu, brīnišķīgs ir glābējs. Un tad dziesmas laikā arī liksim savus labprātīgos ziedojumus. 239. dziesma, brīnišķīgs ir glābējs. Gan eņģelis, gan Jēzus sievām no rīta saka, lai viņas dodas un saka mācekļiem, dodieties tur, un tur jūs sastapsiet Jēzu, tur jūs mani sastapsiet. Man ir prieks, ka jūs šajā rītā, es nezinu kādā veidā, bet esat dzirdējuši Dieva aicinājumu nākt uz šo vietu. Es zinu, ka daudzi cilvēki šajā rītā ir
dzirdējuši aicinājumu un ir pulcējušies šajā rītā kādos citos dievnamos, kur tiek sludināts Dieva vārds, kur var sastapt Kristu. Kā katru gadu mēs taču zinām, kad ir lieldienu laiks, Kristus augšām celšanās laiks. Mēs to katru gadu zinām un aizvien katru gadu arī to svinām. Un tomēr, lai arī cik bieži mēs to svinām un cik bieži mēs to atceramies, vai biežāk kā tikai reizi gadā par to aizdomājamies, ko Kristus mūsu labā ir darījis, vai varbūt tā ir viena reize vai divas reizes gadā, kad tu atnāc uz dievnamu, kur tiek sludināts vārds, tomēr aizvien Dievs mums sevi kā īpaši atklāja un kā īpaši katru mēdz pārsteigt. Kristus augšām celšanās taču nebija nekāds noslēpums viņa mācekļiem. Kristus par savu augšām celšanos mācekļiem bija mācījis, teicis, ka tā būs, ka viņu nonāvēs, ka viņu mocīs, ka viņu ieliks kapā un 3. dienā augšām celsies. Viņš pat lietoja kādu sanāku rakstu vietu, atgādinot par Jonas zīmi, par to, kā Jona 3 dienas bija zivī vēderā un tad tika izspļauts. Kristus mūs aizvien kā īpaši katru pārsteidz. Un katra jauna tikšanās aizvien ir jauns iepriecinājums. Kas tāds, ko pārdzīvojam un uztraucamies un atceroties, sirds sāk straujāk sisties. Un arī man ir kāds piedzīvojums. Pirms kāda laika, neilga laika, biju izgājis pastaigāties mežā, kur netālu dzīvoju. Netālu no jūras, pa smilšainu, sūnainu mežu. Un tā ejot un smaržojot meža svaigo gaisu, baudot dzestrumu, svaigumu mežā, sarunājos ar Dievu. Un viņam teicu, lūdzu, vai tu man varētu atklāties tā un uzrunāt mani tā vienkārši, kā kādreiz tā bērnībā, tik vienkārši un tā saprotami. Tajā brīdī man šķita, ka es skatos uz savu tēvu, ar tādām mazām puikas apstelēm, kā te daži mazi bērni bija priekšā šodien, kas skatās uz saviem vecākiem un gaida apstiprinājumu. Es aizvien esmu mīlēts, es aizvien esmu pieņemts, es aizvien esmu vērtīgs, es aizvien tev esmu svarīgs. Un es ar tādām bērna acīm sarunājos ar tēvu un tad pats sakautrējos no tā, kā es runāju ar varano Dievu. Un tad es teicu, piedod Dievs, tu esi visu varens, un man, protams, ka nevajag nekādas bērnišķīgas liecības, bērnišķīgas apstiprinājumus, jo es jau tāpatās taču zinu, ka tu mani mīli, un es tāpatās zinu, ko tu manā labā esi darījis. Es teicu, piedod, un vēl nedaudz pagājis uz priekšu. Es pamanīju smiltīs šīs divas naglas. Smagas. Tie, kas zina, noteikti atpazīst, ka tām, ko viņi viņam dara. Ar tām pienaglo tos šķērskokus dzelzceļa sliedēm. Tādas divas, sarūsējušas, kārtīgas naglas. Un to atceroties un pierakstot savas pārdomas, arī mana sirds atkal no jauna atgriezās tajā vietā, sāka straujāk pukstēt par maniem vaigiem. Atkal bija asaras gan no bijības, ko piedzīvoju, gan no skumjām par saviem grēkiem, gan piedzīvoju mīlestību, gan arī prieku, kā jaunu sastapšanos. Dievs katru vienu mūs kā īpaši sastop, gan mūsu ikdienā, gan svētku dienās.
tas bija Dieva pieskāriens man. Un es zinu, ka nedrīkst paļauties tikai uz šādiem īpašiem brīžiem. Viss skaidrāk, viss nepārprotamāk Dievs pieskarās mūsu sirdīm caur savu vārdu, kas skan katru svētdienu dievnamos. Tāpat kā šīm sievām skan vārds: nebīsties. Es zinu, ka tu mani meklē. Nebīsties. Jā, tu esi pamanījis, tu redzi, ieraudzīji savu stāvokli manā priekšā, bet tu arī ieraudzīji to, ko es tavā labā esmu darījis. Es tiku mocīts, pienaglots krustā, ielikts kapā, nomiris, ielikts kapā tevis dēļ. Es uzņēmos uz sevi tava grēka vainu. Tu esi atpirkts. Nebīsties. Es vairs neesmu kapā. Es neesmu miris. Es esmu dzīvs. Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Ejiet un sakiet to mācekļiem. Ejiet un sakiet to saviem līdzcilvēkiem. Un atgādiniet to sev ikdienas. Tie, kas viņu meklē, tos Dievs atradīs. Dievs neslēpjās. Tie, kas viņu meklē, tos Dievs atradīs. Aizvien aiciniet tos, kas meklē. Aizvien aiciniet tos, kas uzdod jautājumus, arī tos, kas uzdod ļoti provokatīvus jautājumus, varbūt kas izsaka kādus aizvainojošus komentārus šajā brīdī. Ja cilvēks domā, viņš meklē. Aizvien aiciniet tos. Aiciniet uz to vietu, kur var sastapt Kristu, tāpat kā eņģelis teica, kā Kristus teica. Un es teikšu, aiciniet viņus uz Ķiršu ielu 1 Cēsīs svētdienās 11. uz dievkalpojumiem, un aiciniet arī uz citās dienās, kad šeit notiek lūkšanas, jauniešu vakari un svētdienas skola. Ieaiciniet viņus savās dzīvēs, ieaiciniet viņus sadraudzībā ar sevi, kur Dievs sevi atklāja. Pavasaris nāk ar katru gadu. Mēs esam svētīti un dzīvojam tādā zemes pusē, zemes lodes pusē, kur ir 4 gada laiki, un mēs zinām, pavasaris nāk katru gadu, un pavasaris vienmēr nāk aiz ziemas. Pavasaris nenāk aiz vasaras vai rudens, viņš vienmēr nāk aiz ziemas, kad ir bijis sastingums, ir bijis sals, un katru gadu viņš nāk atkal un atkal. Tāpatās arī nepadodieties par tiem, kas šķiet, ka tiem viņa sirdis ir augstas, viņu sirdis ir nepadevīgas un cietas. Aiz sasaluma vienmēr nāk atpūsnis, vienmēr nāk augšām celšanās. Mums pavasaris sludina šodien augšām celšanos. Daba nepadodas. Viņi nepadodas. Būs ziema, un viņi atkal nepadosies, un nākamgad, ja Dievs vēlēs, atkal mēs svinēsim Kristus augšām celšanos un baudīsim pavasara atnākšanu. No rītiem man sludina putnu dziesmas un saka, ka pavasaris nāk. Nāk pārmaiņas. No rītiem man sludina arī termometrs pie mana loga, kurš rāda, ka ir jau krietni virs nulles. Un no rītiem man sludina mana krāsnis, kuru man jāiekur tikai vairs vienreiz dienā. Nāk pārmaiņas. Vai mēs dzirdam, kā Dievs tik dažādos veidos uz mums runā? Un aizvien pār visu skaidrāk viņš runā caur savu vārdu. Dievnamos, vietās, kur ticīgie nāk kopā, pulcējās, lasa Dieva vārdu. Caur
Kristus augšām celšanos, arī mēs ceļamies augšā jaunai dzīvē. Vai Kristus šajā augšām celšanās rītā ir augšām cēlies manā sirdī? Vai šis brīnums ir noticis manā sirdī? Un tas ir patiess brīnums, ka kāds cilvēks, kāda cilvēka sirds, viņa dzīve tiek mainīta, šis cilvēks novēršās no saviem vecajiem ceļiem un sako Kristus ceļam. Sako evaņģēlija vēstī un dodās un saka citiem par to. Kristus augšām celšanās cilvēkā. Tas ir brīnums. Kristus manī. Kristus manās attiecībās. Kristus manos lēmumos. Kristus manā dzīvē. Vai Kristus manī ir augšām cēlies? Un kas ir mans spēka avots, mans dzīvības avots manai ikdienai? Latviešiem ir tāda dziesma, liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams. Svētais Augustīns savukārt esot teicis, rūpējies par savu ķermeni tā, it kā tu dzīvotu mūžīgi. Un rūpējies par savu dvēseli tā, it kā tev būtu jāmirst jau rītdien. Un visiem zināmais Kristīgās akadēmijas lozungs Ora et labora, ko teicis svētais Benedikts, lūdzies un strādā. Benedikts teicis, lūdzies un strādā, lūdzies tā, it kā viss būtu atkarīgs tikai no Dieva, bet strādā tā, it kā viss būtu atkarīgs tikai no tavām pūlēm. Kas ir tavs spēka avots? Kas tevi stiprina tavā ikdienā? Eņģelis, kurš novēla Jēzus kapa akmeni, kādēļ eņģelis šo akmeni novēla? Vai lai Jēzus varētu iziet no kapa ārā? Jēzus tur vairs nebija. Kad eņģelis novēla akmeni, Jēzus tur vairs nebija. Jēzus nav ierobežots kādās mūsu prāta robežās. Jēzus nav ierobežots tajā, kā mēs spējam izprast vai paskaidrot viņa varenību. Jēzus nav ierobežots ar aizvērtām durvīm, jo viņš nebija pat ierobežots ar aizveltu akmeni, kur vajadzēja 20 vīrus, lai to noveltu. Viņš nav ierobežots. Kad eņģelis novēla kapa akmeni, Jēzus jau sen tur vairs nebija. Eņģelis novēla akmeni, lai sievas var ienākt tajā un paskatīties. Jēzus nav ierobežots šodien tavās sāpēs, vai tajā, ko tu pārdzīvo, vai tavās bailēs, vai tavā neziņā. Viņš nav ierobežots, viņa spēks nav aprobežots tajā, ko tu par sevi domā, vai ko citi par tevi domā. Viņš stāv tam pāri. Viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi, lai tevi glābtu un ievestu tevi reiz sava tēva valstībā. Kaps ir tukšs. Vai tavā dzīvē, vai tavā sirdī Kristus ir augšām cēlies? Vai aizvien tu viņu gribi pats tur ierobežot, norobežot no sevis, aizmukt? Kungs Kristus ir augšām cēlies. Un ikvienam, kurš atsaucas uz viņa aicinājumu, no tā viņš neslēpjas, viņš ienāk ar savu spēku tā cilvēka dzīvēm, to pārvērš, tā kā atliek vien pašam un citiem brīnīties. Un Jēzus aizvien aicina, nāciet mani sastapt. Es esmu sastopams. Kur viņš ir sastopams?
Tajā pat Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 28. pantā Jēzus saka, nāciet šurp pie manis visi. Un īpaši viņš tā kā gribētu dot kādu atbrīvojumu, kādu īpašu iepriecu, viņš uzrunā tos, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Bet viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Dievs uzvar ļaunu. Viņš uzvar ciešanas un uzvar arī nāvi. Kristus spēks tavā dzīvē. Kristū tev ir piedots. Kas var sekot viņam? Kad sievas ieraudzīja Kristu, ko viņas darīja? Bijībā un aiz prieka metās viņam pie kājām un viņu pielūdza. Ko viņas tur ieraudzīja? Naglu rētas viņa kājās, kas liecināja par to mīlestību, ar kādu viņš viņas mīl. Kā man tuvoties Kristum? Nākt un viņu pielūgt. Atvērt viņam savu sirdi. Zemoties viņa priekšā, lai varu piedzīvot patiesu prieku šajā augšām celšanās svētku dienā. Kristus ir augšām cēlies. Vai arī tavā dzīvē? Vai viņš ir augšām cēlies? Amen. Lūksim Dievu. Tāpēc Tēvs mūžīgais un varenais, mēs nākam Tavā priekšā un aizvien esam gan Tava vārda, gan Tavas klātbūtnes pārsteigti un iepriecināti. Un Tēvs, paldies, kad kādos brīžos Tu arī satriec mūsu sirdis un liec mums sevi ieraudzīt Tavā priekšā, raudāt, nožēlot un no jauna celties un Tev sakot. Mēs lūdzam, Kungs, dāvā savu augšām celšanās prieku un spēku katram, kurš no sirds Tevi meklē. Kungs, ļauj tam piedzīvot šo ieprieci, šo pārsteigumu, sastopoties ar Tevi. Ļauj katram no mums savā ikdienā pamanīt tās mazās un lielākās zīmes un vārdus, ar kādiem Tu uz mums runā un atgādini mums par savu lielo žēlastību. Un sargā mūsu sirdis no ļauna, kad mēs neviens nevarētu kādā brīdī domāt, ka savā spēkā varam šo dzīvi noiet un aizvien palikt Tavā priekšā. Kungs, mēs Tev pateicamies, Tevi slavējam, Tevi pielūdzam. Tev vienam gods un slava. Amen.
pēc 8 mēnešu prombūtnes pateicos draudzē par iespēju atkal būt jūsu vidū. Cerams, ka appusēji priecīgi esam citu redzēt. Un ir prieks redzēt, ka lai arī 8 mēnešus neesmu šeit, tomēr draudzē viss notiek dievkalpojumi, notiek svētdienas skola, notiek jaunieši, notiek ansamblis un lūkšanas un bībeles studijas. Mana prizma, caur ko es skatos, iespējams nav pati pareizākā un nevainojamākā, bet mana prizma, caur ko es skatos uz dzīvi, jo militārais dienests manā dzīvē ir bijis visvairāk, tad varētu salīdzināt mācītāji kā virsnieki, tiek atsūtīti uz kādu laiku, tie izpilda savu misiju un tie dodās vai tālāk paši, vai tiek nokomandēti kaut kur citur, bet uz vietas paliek seržantu un instruktoru sastāvs, kas reti kad mainās, ir patstāvīgs, un šis te instruktoru sastāvs, līdzīgi kā arī kādās Latvijas armijas vienībās, ir tik spēcīgs, ka pat ja ilgstoši vienībā nav virsnieka, tik un tā vienība var funkcionēt, un šie vecie pieredzējušie sirmie vīri savā darbā var izdarīt arī virsnieka uzdevumus, bet, protams, mēs priecātos, ka būtu kāds atsaucies un nācis un uzņemtos gana pienākumus, bet šobrīd mums ir šeit tāds seržants kārtīgs vecs ar jau sirmu galvu, kurš turpinās šo dievkalpojumu. Aivars. Paldies, laimesim, lai Dievs svētī savu vārdu pie mūsu sirdīm un arī ļoti spilgt šīs naglas. Jā, ir tas, kas mūs stiprina, uzrunā, un tagad ziņojumi. Tātad es sākšu ar tālākajiem. 23. aprīlī pie mums šeit viesosies Džūls Raidings, tāds vīrs, viņš jau ir bijis vairākas reizes, viņš muzicē, viņam ir diski vairāk, bet visvairāk, kas viņam ir liecība par Kristu. Kā esam aicināti 23. aprīlī 19. būt šeit kopā. Un tad nedēļas notikumi, otrdien jaunieši, bērni jaunieši sapulce no 5 līdz 8. Trešdienās visi ir aicināti, jebkurš ir aicināts uz lūkšanu brīdi šeit pat. 20:20 mēs lasām Bībeli, lūdzam, pārunājam un dodamies tālāk. Un, protams, mēs lūdzam arī par katru, par draudzi, par katru vienu, kas esam gan klāt, gan nesam klāt. Un tātad piekdien ir zvana mēģinājums, un svētdienās ir dievkalpojums. 11:00 arī nākamo svētdienu šeit 11:00 notiks dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Un arī esmu aicināts arī, kad mēs varam arī doties kādreiz arī pie Mārtiņa uz 3:00 viņam ir dievkalpojums Līgatnē, kur mēs arī varam apmeklēt. Un arī 14:00 tepat Valmieras ielā arī ir dievkalpojums Ukraiņiem, kur sludina Dāvids, un arī, kur mēs ļoti labi zinām, arī viņš pie mums runā vienreiz mēnesī. Un tad tagad ziņojumi tie ir par notikumiem, un tagad ir ziņojumi vairāk kā aizlūkšana ziņojumi, tā kā sadaļa tāda. Bet pirms es viņu saku, es kādu brīdi atpakaļ dzirdēju, kur jūs zinat Andreju Mediņu, tādu vīru, ja, kurš nāk no 8 bērnu ģimenes, un viņš runā par lūkšanu, un viņš kādā brīdī visspilgtāk man tas palika atmiņā. Viņš saka, ka viņam uz bērnībā uz toleti ārā bija jāiet cauri tādai istabiņai, un tā kā virtuve kopā, un tur bija arī svētbilde, un vienmēr viņš ejot garām redzēja savu mammu, kas nomucusies ceļos lūdza. Un arī, kad viņš saka, es agri no rīta piecēlos un atkal gāju garām, un atkal mamma ir priekšā tur, viņa atkal lūdza. Un viņš saka, ka mēs, sevišķi viņš saka, vecāki, lūdziet par saviem bērniem. Un lūkšana tā ir viena no svarīgākajām lietām. Un tātad es arī aicinu, ka mēs tagad lūkšanās varam paturēt pa nedēļu gan mūsu marta jubilārus, gan lūdzamies par Olgu,
par Sandru. Lilija ir mūsu vidū. Paldies Dievam, ka viņa ir vesela. Un tāpat lūksim par kādu vīru Jāni, kurš gribētu būt, bet viņš nevar tā kā atnākt. Lūksim par Rudolfu, kas meklē Dievu. Un lūksim viens par otru. Un tad man ir vēl pie ziņojumiem. Tas gluži vairs nav pie ziņojumiem, tas jau ir pie apsveikumiem. Man ir kāds apsveikums, kas ir gaidījis savu kārtu, ir pagājis jau kaut kāds laiks, bet ilgi nav, tikai mēnesis, 2 mēneši, jā. Un es gribu sveikt ar vārdiem no psalmiem, no 32. psalma, 10. pants, kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Sirsnīgi sveicam brāli Tarmo, 70 gadu jubilejā. Vīriem drīkst teikt tos vārdus. Nu nedarīšu, paldies. Visu vārdā. Mēs varbūt arī varam nodziedāt dziesmu. Ja? Nodziedam dziesmiņu. Jā. Mums ir tāda dziesma, ko mēs dziedam, jā. Mīļi tevi sveicinājam, dārgo draugu pielūdzot, lai viņš nāk no debes mājām, tevi šodien ieliksmo. Sveicinām, sveicinām, mīļi tevi sveicinām, 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 dzimšanas dienā sveicinām. Un pirms mēs vēl dziedam un spēlējam vēl kādu dziesmu, ir viena. Un aicinu, ka mēs varam neskriet prom nekur. Turpat priekšā ir sarūpētas kādas lietas, mēs varam palikt kopā sadraudzībā un pabūt kopā. Jā. 208. dziesma, Teic debesis. 208. dziesma.
piecēlušies, lūgsim, kā Kristus mūs mācīs, kā kopīgi beigdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen.